Esiet sveicināti Rīga TV 24 skatītāji. Šodien ļoti fantastiska, nedaudz lietaina dieniņa. Svētdiena norisinās Latvijas Telekom lielais maratons, kura šā gada sauklis ir Art of Running. Un šķiet, ka šādā saulēnā nepārāka laikā tā māksla skriet tik tiešām ir ļoti liela. Un mēs varam pavērties, ka neskatoties uz šo te diezgan spokaino laiku, patiesībā skrējēji ir diezgan daudz. Šobrīd ir sākuši skriet 10 km distanci šie skrējēji, un pēc brīža jau būs 5 km distancīta. Varam arī pavērties, ka tad viss tas notiek mums fonā. Diezgan daudz skrējēju, un arī šā gada galvenā tēma, kas tad mums ir Rainis un Aspazija. Tos mēs arī varam redzēt tur nedaudz tuvāk brīvības piemineklim, tur, kur arī kāds leģendārs piemineklis stāvēja. Tur šobrīd piemineklis par godu Rainim un Aspazijai, un attiecīgi skatuve. O, skrējēji, pasties, cik laimīgi. Man meita skrien, es skatos. Jūs tā kā atbalstītājs. Viņi tieši tagad skrien, vai ne? Jā. Jūs pats esat skrējis maratonos? Nē. Nekad? Nē. Neapsverat domu kādā īsajā trasītē, piemēram? Nē. Tikai atbalstīt? Jā, labāk tā. Labi, sarunāts. Kā ir visforši? Superīgi, brīnišķīgs laiks. Un varēs izturēt līdz startņam? Bija viegli, sarežģīt? Viegli, ļoti forši. Arvien lielāka un lielāka drosma Brīvības ielā kultūras kilometrā turpina dziedāt Raina un Aspazijas koris, un tagad jums Maltas tautas deja. Kā vērtē, bija viegli, sarežģīt? Viegli, labi. Un kā ir viegli, sarežģīti, skries vēl? Forši. Lietutiņš netraucē? Nē. Vēl vienu piecinieku būs gatavs noskriet? Vēlreiz? Piecinieku vēl būs gatavs noskriet? Šodien? Jā. Nu, iespējams, bet nē, es neskriešu, bet gan jau varētu. Sakiet, lūdzu, jūs šodien līdzjutējos? Jā, Esat skrējusi maratonos pati? nekad. Nekad? Nē, Pat jaunībā, dziļā, kādā maratonā, pusmaratonā. nē. Būtu gatavi tagad noskriet maratonu? Nē. Kāpēc? Man būtu grūti elpot. Bet jūs šodien atnācāt kādu konkrētu atbalstīt vai vienkārši pastīt? Atbalstīt? Netraucē lietutiņš nedaudz? Nē. Skrējiem, kā jūs domājat, arī netraucē? Viss kārtībā? Tie, kas skrien, noteikti netraucē. Tāpēc viņi skrien. Dobra.